Cienījamie televīzijas skatītāji, ticības brāļi, māsas, sveicu jūs mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, gan šeit Latvijā esošos, dzīvojošos, gan arī tālumā. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Es vēlos izmantot iespēju visas kalpošanas vārdā, komandas vārdā pateikties visiem un ikvienam no jums personīgi par jūsu līdzdalību Latvijas lūgšana tīkla kalpošanas darbā, gan ziedojot, gan aizlūdzot. Mēs esam ļoti pateicīgi Dievam par katru no jums, mēs jūs svētījam un arī par jums aizlūdzam. Un, mīļie, vēlos nedaudz mazliet līdzdalīt kādu informāciju, kas ir svarīga informācija, kur tiek izlietot līdzekļi, kurus saņem Latvijas lūgšana tīkls. Nevis Artūrs Rižis Čonaks, nevis kāds konkrēts cilvēks, bet visi līdzekļi, kas tiek ziedoti, jūs paši zinat, jūs esat ziedojuši, jūs ziedojat uz Latvijas lūgšana tīkla ziedojumu kontu. Un tas viss oficiāli aiziet uz šo konkrēto kontu. Un visi šie līdzekļi tiek izlietoti dažādām vajadzībām, kas skar šo kalpošanu. Un vēlos teikt, ka aptuveni virs 2000 eiro, neskaitot papildus izdevumus, ir vajadzīgi mums katru mēnesi, lai nosaktu visas izmaksas, visus izdevumus. Un vēlos pateikties ikvienam ziedotājam, ikvienam, kas ir atbalstījis līdz šim, lai mēs varētu šos izdevumus un visu šīs izmaksas un visus rēķinus apmaksāt. Un attiecībā par visiem izdevumiem un rēķiniem šie līdzekļi aiziet mājaslapas uzturēšanā, TV studijas uzturēšanā, tajā ietilpst tehniskā joma, tur ir diezgan plaša tā joma, viesu uzņemšana, tad līdzekļi tiek izlietot arī dievkalpojumu organizēšanai Latvijas pilsētās un administratīvie izdevumi. Plus ziedojam arī un atbalstam, ja tas ir nepieciešams un jūtam pamudinām no Dieva atbalstīt arī kāds cits kalpošanas vai draudzes, kur redzam, ka ir vajadzīgs sniegt palīdzību un atbalstu, jo arī Dieva vārds mūs māca, lai mēs esam bagātīgi labos darbos, gan jūs, gan mēs, un faktiski arī jūs caur to piedalieties, atbalstot arī citus. Un tas ir tas, ko mēs vēlamies līdzdalīt, un ja jūs vēlaties mūs atbalstīt, arī turpmāk ziedot un piedalīties šajā kalpošanas darbā, tad, kā jau sacīju, aptuveni 2000, reizēm varbūt pat ir vairāk. Tas ir atkarīgs no tā, vai ir kādi papildus izdevumi, kā jau tas mēdz būt dažādās kalpošanās draudzēs. Tie ir aptuveni 2000, kas ir vajadzīgi katru mēnesi. Un tāpēc es vēlos vēlreiz pateikties tiem, kas esat ziedojuši, neatkarīgi no ziedotās summas. Uz to vispār nav jāskatās. Dievs skatās tavu manu sirdi. Un ja mēs ziedojam ar pareiziem motīviem, atbalstam un to daram ar pareiziem motīviem, tad es ticu, ka Dievs arī bagātīgi svētī un atmaksā. Paldies vēlreiz jums ikvienam, kas jūs to esat darījuši no sirds ar prieku, jo priecīgi devēja Dievs mīl. Un ja jūsu sirds ir atvērta un tas kungs jūs pamudina, jūs to varat darīt arī turpmāk. Protams, ar brīvprātīgu, labprātīgu sirdi. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī.